Labi, ētiski vai neētiski pārdošana. Pirmais jautājums man tev, kāds ir tava pieredze ar neētisko pārdošanu? Jo man liekas, tā ir nu, tāda interesantāka pieredze. Par to ir Jā, interesantāk pastāstīt. varbūt tās ieskicē man, kā tu saproti ētiski un kā tu saproti neētiski. Varbūt tās katram ir savs priekšstats par Jā. to, kas ir ētiski, kas neētiski. Es vispār par šo arī domāju, un es domāju, nu, tas neētiskais ir tur, kur, man liekas, tas nav pat par iesmērē, bet kur pārdevējs tik ļoti grib pārdot, ka viņam nav svarīgi, ka tev to nevajag, un ka tu nopērci pieklājības pēc, vai tāpēc, ka tu nevari nekādīgi no viņa atšūties. Un tad tu aizej mājās, un tad varbūt to, ko tu esi nopircis īstenībā, ja tu vari centies kaut kā atgriezt, vai nezinu, vai centies pārdot citam, jo tev to nevajag. Bet tu esi iegādājies kaut ko, ko tu īstenībā negribēji. Un nevis tāpēc, ka tev bija kaut kāds mirkļu vājums un sarkans kurpes, wow, es viņas gribu, jā. Bet tāpēc, ka tev tas pārdevējs vienkārši centās stāstīt, ka tās sarkanās kurpes ir to, ka tev dzīvē obligāti vajag, lai tev es nezinu, kas tur notiktu. Un īstenībā tu zini, ka tev viņas nevajag, tu vienkārši gribēji pamērīt. Jā, Ja, tā kā man tas liekas, nu, neētiski, laikam tā pēcgarša, ja, kā klientam, tā pēcgarša, ka tu esi nopircis kaut ko, ko tu īstenībā negribēji. Un jā, nevis tas, ka man nevajadzēja, nevis tāpēc, ka es pati nenoturējos, bet tāpēc, ka kāds man kārtīgi iesmērēja. Jā. Un vēl, man liekas, otrs ir tur, kur ir kaut kāda, nu, baigi sūdīgais produkts, kur varbūt tev kaut kā izstāstīja, ka viņš ir itīgi labs, bet viņš īstenībā nav tik labs. Tu aizej mājās, atver paciņu vai paņem produktu, un tad ir vilšanās. Jā. jā. Tas Tad, varbūt tāds tautas valodā laikam priekš manis. jā. Nu, jā, es arī tā kaut kā līdzīgi uz to skatos. Vienkārši, kad sanāk, kad klients dabūna kaut ko, kas viņam nav vajadzīgs, vai arī kaut ko, ko viņš īstenībā negribēja, bet viņš vienkārši nopirka, jo viņam Jā. pārdevējs tik ļoti centās pārdot. Tas, Mm. tas ir tas vecais stāsts ar tiem nu, telefonu pārdevējiem, kas, ak, Dievs, cik daudz Latvijā tādi ir, kas piezvan un gados vecākiem cilvēkiem pārdod visu kaut kādus kredītus un visādas lietas. Vienkārši, vai paņem, kur tev tur būs, tu vari paņemt mājās, tur jaunu televizoru, jaunu dīvānu un vēl kaut ko. Un Jā. pēc tam tas cilvēks tur nezinu, 2, 3 gadus maksā vienkārši un pārmaksā, protams, tur nenormālos procentus, kas ļoti bieži notiekās. Es zinu vienu konkrētu tādu gadījumu. Mums sabilē, nu, vienkārši pie mammas man ik pa laikam nāk viena sieviete, nu, viņai palīdz tur ar visādiem maksājumiem, visu kaut ko. Viņa vienkārši vecāka, viņa neskaita pat uz kontu un visas tās lietas. Tad viņa atnāk pie manas mammas un viņa vienkārši viņai, nu, visus tos maksājumus veids, vai ne? Jā. Un viņai tieši šis gadījums bija, ko es stāstu. Es pat varētu teikt, ka tā bija konkrēti neētiska pārdošana. Vienkārši pārdot kaut ko, kas viņai vispār necik nav vajadzīgs. Bet tikai, lai pārdevējiem būtu tā droši vien komisija un viss pārējais. Man tas liekas arī tik traki. Tāpēc cilvēkiem jau grūti pateikt nē, un tāpēc jau arī laikam ir tas, ka tiem pārdevējiem sanāk pārdot. Tas un arī droši vien, ka varbūt, kad citreiz, tā kā tu teici par tiem lauku cilvēkiem, es arī atcerējos tādu labu gadījumu, kad bija tie. Varbūt, ka tu zinās, tāpēc, ka tā lauka padarīšana, tādi vilnis, visādi Tu spilventiņi un esi tāds segas. lauķis. I- Tu varbūt Nē, zinās. nu varbūt tev, zin kā, sabilēs, bet tāpēc, ka es Rīgā, nē, nu labi, man nav bijis, vienkārši pie manas omas arī brauc tādi. Viņi tur vilnas tos segas, tur spilvens, viņi nāk mājās, tur prezentēja. Un tad, protams, ka viņi gaida, kad pirks, un arī tiem cilvēkiem jau tā pensija ir sakrāta. Es nezinu, nē, tās vilnas sagas diezgan foršas bija, ko Oma tur sapirka, bet vai viņai vajadzēja, pieņemsim, visas tur viņas, vai vispār vajadzēja, es nezinu. Bet, man liekas, tas tāds arī tu nospēlē uz to vecā cilvēku, varbūt, ka tu viņam to uzmanību pievērsi. Nu, tā kā Jā, tu viņam ir kaut kāds tas kontakts ar cilvēku, beidzot, zini, kā viņš tur varbūt laukos tāds vientuļš. Es nezinu, vai tas ir īsti ētiski, neētiski, droši vien atšķirībā, kā tas cilvēks otrā pusē jūtās. jā. Zini, kā no sērijas, kad tu vienkārši parunā ar to cilvēku 3 minūtes, un beigās tas Jā, cilvēks labi jūtas, ka tu ar viņu parunājies. Un tad tas jā, cilvēks, tad tā oma prasa, nu, kas tur ir, ko tu tur piedāvā? Es šitās segas, labi, ir dod šurpām. jā, Un tad viņai vienkārši ir tā sajūta, tas ir cilvēka dabā, ka mums ir sajūta, ka mums kaut kādā veidā vajag atmaksāt par pakalpojumu. Nu, nevis par pakalpojumu, bet um, nevis pakalpojumu, bet par to, ka tev kaut ko iedod. mhm, Un tad tev gribās dot pretī vienkārši, un līdz ar to tas droši vien bieži nostrādā. Tāpēc arī, varbūt tāpēc, ka nevar pateikt nē, bet vienkārši tā sajūta, ka, ok, labi, tu te veltīji laiku, tu stundu mocījies, vai jā, tad es nopirkšu to, kas jā. tev ir. Jā, jā, jā. Bet Bet īstenībā tas nav tev ir vajadzīgs. kāds rītīgs iesmērējis, tev kaut ko, ko tu esi iesmērējis, kur es saku, neētisks vārds, jā, bet, ja mēs runājam par šādu, ka kāds ir šausmīgi centies pārdot un tu esi kaut ko nopircis. Iesmērējis. Es tā baigus citiem nevaru atcerēties.
man ir rītīgi viegli pārdot. Nu, vienkārši Mm. es citreiz domāju, kaut es varētu vairāk, kaut es vairāk nepirkt lietas, bet man ir rītīgi viegli pārdot, nu, ja man kaut ko vajag. Bet Mhm. tāds konkrēts, kur es pērku, ne, bet kur man kaut ko piedāvā randomā, ja, kur, nu, pieņemsim, ko man nevajag, nu, tāds, es uzreiz saku vienkārši, ka man neinteresē, un tad nu, nav bijis man tādu gadījumu, ka man kāds kaut ko iesmērē. Manai mammai iesmērēja fake iPhone uz ielas vienkārši. Oh, no. Un tā ir tāda, nu, man liekas, neētiska pārdošana. Kad, Tā nav ētiska pārdošana, jā. nu, kad tu vienkārši piedāvā kaut ko, kas cilvēkam toču nav Mm. vajadzīgs. Bet īstenībā rītīgi labs variants. Man ir viens čoms, es izstāstīšu vienkārši, pagājušajā nedēļā mēs par šo runājām, kas ir neētiska pārdošana. Viņš strādā riepu maiņas servisā, vai ne? Nu, vienkārši pārdod riepas un menedžē visas tur tās maiņas vispārējo. Nu, vienkārši sēž administrācijā. Un viņš teica, ka ir daudz servisi, kuros pie tā servisa piebrauc mašīna, kur ir tur dārga, krūta, smuka mašīna. Ja tur, nezinu, pieņemsim, tur kaut kāds jauns BMWs, ja tur 30 plus štuks, kas maksā. Tad tie džeki, kas tur strādā citos servisos, tāda praksa ir. Viņi vienkārši apskatās kādu mašīnu, šitais droši vien var samaksāt, un tad vienkārši noplēš viņiem vairāk naudu par to pašu Jā. pakalpojumu, kurš citiem ir lētāks. Pieņemsim, ja tur riepmaiņa maksā tur komplekts 50 eiro. Tad ir arī gadījumi, ka viņi paprasa 150 eiro. Beidzas. Es saku, ka dzīvot meža parkā. Atšķirībā, ko man vajag dzīvē, es dzīvoju citreiz Čiekurkalnā, citreiz meža parkā. Jā. Nopietni, jo vēl joprojām tā ir kaut ko, cilvēki tur prasa. Man liekas, kaut ko par masāžām kaut kad bija tā. Jā, tāpēc, ka mēs esam tieši uz robežas starp meža parks un Čiekurkalns. Tā kā pāri tur lielie ielai Čiekurkalns. Un tad tāpēc izdevīguma. Jo tā arī ir cilvēkiem, tā kā, meža parkā, un tad jau, ko tad jau? Jā, bet tā jau vērtē vienkārši. Un zinās, skatās pēc acīm, un tad, ok, ir kāda mašīna, tu piebrauc. Iedomājies, un šitais gadījums pieņemsim tālāk. Kas notiek? Pirmkārt, tā ir konkrēti neētiska pārdošana. Otrs, kā mēs četrinājām šo gadījumu, iedomājies, tas cilvēks, kurš brauc ar tādu mašīnu, viņš ir reāli gudrs. Viņš nav stulbs. Tas, ka viņš var atļauties tādu mašīnu, nozīmē to, ka viņš kaut ko dzīvē rubīja, viņš kaut ko saprot. Un, ja arī, ok, labi, pieņemsim, ka viņš tagad samaksā. Pieņemsim, ka viņš tagad arī, viņš domā, ok, gan jau, ka viss maksā tādu naudu, gan jau, ka viss maksā 150 eiro, tur pieņemsim par komplektu maiņu. Tad viņam tās riepas tiek nomainītas, tad viņš aizbrauc projām. Pieņemsim, ka viņš satiek kādu citu čomu, kurš arī bijis tajā servisā, un viņš saka, ka viņam riepas mainīja par 50 eiro. Tu domā, ka viņš vēl brauks uz to servisu? Zinot to, kā viņš ir apčikrēts, jā, un tad vienkārši, kur ir tā stāsta morāla? Tā stāsta morāla ir tajā, ka tas čoks, kurš strādāja tajā dienā vienkārši tajā recepcijā un kurš paņem to 150 eiro, viņš domā, ka viņš 100 eiro ir vinnējis. Bet viņš tikko pačakarēja klientu, kurš varbūt uz to servisu turpinātu braukt kaut kādas, 3 gadus un pirktu savai krūtai mašīnai, vienkārši krūtas riepas kvalitatīvas, kuras maksā dārgāk. Un līdz ar to viņš nevis vinnēja 100 eiro, bet viņš reāli pačakarēja kaut kādas, varbūt tās 3000 3 gados vai kaut vai 2000 3 gados. Bet vienkārši tas man liekas ritīgi neētiski, un man liekas, ka cilvēki vienkārši nesaprot to, ka tā ilgtermiņa domāšana tas pats svarīgākais. Ir sevišķi vēl ņemot vērā to, ka mēs esam tādā valstī kā Latvija, kur ir ritīgi mazs tirgus. Un te ir vienkārši iedomājies tas pats cilvēks, kurš pārmaksāja tagad par tām riepām. Viņš pasaka 5 saviem citiem čomiem, katru reizi, kad viņš dzirdēs tā servisa nosaukumu, viņš visiem teiks, vienkārši tur nebrauc, man tur bija tāds gadījums. Un viss ir gatavs vienkārši. Un tie nav tikai varbūt tās 2000 no tā klienta, bet varbūt tās no viņa čomiem, kuriem arī ir foršas mašīnas, arī no tiem tas servis tad būs nauda. Tāpēc, ka mēs ritīgi klausāmies, ko citi cilvēki runā.